Paturpinot vakar iesākto tēmu, tātad referālajā biznesā, mēs rezultātu gūstam no apgrozījuma organizēšanas. Un šeit mums nav jārūpēs ne par precēm, ne par loģistiku, to visu dara kompānija. Mēs tikai strādājam ar cilvēkiem, piesaistam cilvēkus. Un, ja rodas jautājums, kā tad es apmācīšu, ja pats vēl neko nemāku, arī nav jāuztraucās. Jo iesaistījusies referālajā biznesā ir 2 ceļi. Pirmais darīt, kā es māku, un tur rezultāts noteikti būs 0. Un otrais, izmantot gatavu biznesa modeli, kur ir izstrādāta apmācību sistēma, ko piedāvā kompānija. Tātad cilvēkam tiek piedāvāta apmācību sistēma, kur noskatās ierakstu par konkrētu tēmu, izpilda uzdevumu, kurš ir dots, un tad var pāriet pie nākošās tēmas.